Jau 5. gadu no jūnija līdz septembra vidum visā Latvijā norisinās mājas kafejnīcu dienas, kurās kā allaž aktīvi piedalās Dienvidkurzemes novada darbīgie un viesmīlīgie ļaudis. Šovasar Dienvidkurzemes novadā savās mājās un sētās kopumā aicina 48 mājas kafejnīcas 4 nedēļas nogalēs. Viena no tām Oguvējš, kas pēc gada pārtraukuma augusta sākuma atkal aicinājusi Bārtas pagasta dorutniekiem paaudzēs mantotu īpašumu, kurā saimnieko uzņēmīgā Melveru ģimene. Šeit tad mēs gan atpūšamies, gan arī ražojam dažādus zīmola berīvintu produktus. Audzējam arī plūškokus. Tad, kad man pirmais dēls piedzima, tad mums bija pirmā lielā stādīšanas talka. Tas gads bija tāds ekstrēms, varētu tā teikt. Gribējās izdarīt ļoti daudz, bet cik var ar mazu bērnu izdarīt. Tagad viņiem ir 5 gadi. Tā kā 5 gadus mēs te jau audzējam. Palēnām tā platība palielinās, šobrīd ir gandrīz 1,5 hektārs. Tas varbūt nav ļoti daudz, bet sākumam ir labi. Šoreiz arī māju kafejnīcu galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar plūškoku. Lai veicinātu tomēr cilvēkiem to izpratni, ka plūškoks nav tikai zāles, jo lielākoties cilvēki viņu pazīst kā klepus zāles, tādām vienkāršā valodā sakot. Bet plūškoks īstenībā ir ļoti pateicīgs dažādu ēdienu gatavošanā. Viņš ir salds, bet ar savu īpatnējo garšu. Lūk, un tad palēnām es pati mājās esot, šur tur viņu pielieku klāt. Un tā ir radies saldējums. Tā ir arī, es piemēram arī mājās šoreiz gan tas nav mums, bet es mēdzu taisīt violetās pankūkas, kas maniem bērniem ļoti garšo, pielejot pankūkām klāt. Un biežāk es viņu izmantoju saldiem ēdieniem, tad gribējās izmēģināt arī kādiem pamatēdieniem. Un tad mēs, protams, ņēmām talkā arī mūsdienu draugu mākslīgo intelektu, kas nedaudz tā kā palīdzēja veidot receptes. Mēs viņus pielāgojām tā, lai pēc garšas mums patīk, un tas rezultāts ir patīkams, un tā tas viss arī lēnām veidojās. Jā, uz divas personas jūs esat, jā? Jā. Tad var. Jā. Jā, droši. Sarunāts, gaidīsim jūs 2. Paldies. Labi, uz tikšanos. Vislabo. Viesu uzņemšana mājas kafejnīcā ir komandas darbs, kad talkā tiek aicināti radi, draugi, kaimiņi un sadarbības partneri. Tā ir arī loģistika, kam pieredze esot gūta pirmajā reizē, taču gatavošanās mājas kafejnīcai ir attīstību veicinošs izaicinājums, atzīst Maira. Šo ēku mēs sākām īstenībā kārtot uz pirmajām māju kafejnīcām, kur mēs piedalījāmies. Tad mēs sākām visu vākt ārā, un tas ir tiešām mežonīgs darbs. Bet, ziniet, šis māju kafejnīcas ir tāds ļoti lielisks atskaites punkts, lai sakārtotu savu saimniecību. Lūst vai plīst, neko nedrīkst atlikt, ir jāizdara. Un tad pašiem prieks par to, ka saimniecība smuki izskatās. Tā kā šī saimniecība vispār apvijās ar tavu vēsturi un to, ka šeit ir dzīvojuši cilvēki un kā viņi ir gājuši cauri un kādus instrumentus viņi ir izmantojuši un kā tas viss ir mainījies un kā tas tagad ir mūsdienās. Un tad mēs kaut kā vienmēr cenšamies šeit tomēr iepīt arī nedaudz to vēstures tēmu, bet varbūt tādā nedaudz atraktīvākā veidā. Ja iepriekšējās māju kafejnīcās tie bija Bārtas skaistie tautas tērpi, ko varēja apskatīt un uzmērīt, tad šoreiz mēs izdomājam kaut ko savādāku. Mums saimniecībā ir saglabājies tāds ļoti sens traktorīts, kuram arī ir savi 60 gadi, 50, 60, jā. Un viņš darbojās, mēs viņu parētam izmantojam arī kartupeļu stādīšanā. Un ir rati saglabājušies, kaut kādreiz ir vilkuši 2 zirdziņi, bet tagad viņš ir pārtaisīts, var vilkt vecais traktors. Bija bailīgi, bet liels piedzīvojums. Atmiņas par laukiem bērnībā. Jā, es esmu braukusi ar tādiem ratiem, bet tikai priekšā bija zirgs un tikai pa gludākām virsmām esmu braukusi. Bet šitie bija tāds ekstrēms. Bet māju kafejnīcas droši nav pirmo reizi, ka jūs apmeklējat? Es esmu 2. reizi, es biju pirms pāris gadiem kaut kur tur vairāk uz Nīčas pusi. Es biju. Bet tur nebija tik labi kā šeit, te ir daudz interesantāk. Saimniece ir pazīstama, Liepājā, Tirdziņos. Otrais piedzīvojums ir traktora brauciens, bet pat esmu pirmo reizi šādās te uz laukiem.
mājas Varbūt tas ir kafejnīcā. Varbūt, jā. Netālu no Priekules atrodas Dižozoli, kur jau 4. gadu apmeklētājus augusta sākumā aicināja Dižozolu brīnumķēķis. Gaisā virmo rūķomes cepto pankūku kārdinošā smarža, kas jūtama jau pa lielu gabalu. Toreiz ir īpašās pufīgās pankūciņas, lielas un mazas, tāpēc, kad vajag dažādību. Jā. Un dažādība pankūkās mums ir bijusi katru gadu. Šogad pufīgās, tad mums ir bijušas bada pankūkas, ir bijušas pildītās pankūkas un parastās pankūkas, vārdu sakot, pankūkas garšo visiem un vienmēr. Zaptītes ir pašu vārītas, tāpēc, ka tās jau ir pašas smeķīgākās, vai ne? Nu jā. Un viss jau pārsvarā viss tikai lai būtu vēderpilni, lai viss būtu pēduši, lai visiem labi klātos. Ozolu diženums, dīķu un pļauju plašums, iekārtotās atpūtas vietas un kur nu vēl noslēpumainās rūķu takas, kā arī kempinga mājiņas, liecina par darbīgiem un radošiem ļaudīm. Dižozoli ir tāds mazs gabaliņš Latvijas, kas ir iekritis mūsu ģimenei tā kā klēpī. Un par to man jāsaka liels paldies tētim, kas šo zemes gabaliņu ieguva savā īpašumā 90. gadu sākumā. Un es gribētu teikt, ar traku darbu ir izdarījis to, kas ir šobrīd, jo iesākotnēji šeit nebija ne dīķu, ne ceļa, nekas. Šeit bija tāds bebru paradīze un pārpurvojies un ar krūmiem aizaudzis. Lūk, un tad lēnā garā ir izrakts viens dīķis, un tad ieraudzīts, kad ir vēl viena dīķa var izrakt. Un tad jau mans vīrs pieslēdzās, un tad ir lejā, kur ir bērnu laukumiņš, tur ir izplēsts no 16. gadā. Tur arī bija lejā tikai krūmi un nolīdzināts un sakārtots, un upīti ir iztīrīti 20. gada pavasarī, kad viss aizslēdz ciet, ka visiem bija jāiet dabā. Tad mēs arī nācām dabā un mūzīgi strādājām un uzbūvējām bišu māju, brīvdienu namiņu, pēc tam nākošā pavasarī jau svētku lapeni, kur šodien visi viesi var sēdēt un pusdienot. Un kad jau nāca 3. tūra Covidam, tad uzrakstījām Eiropas projektu un ir tapis tas, kas ir mežā. Meža taka un meža namiņi un labierīcība namiņš. Tā kā mājas kafejnīca Dižozolos ir jau 4. reizi, tad zināms rūdījums un pieredze ir gūta, lai nākamgad godam atzīmētu jau 5. jubileju mājas kafejnīcai Dižozolos. Ko tev nozīmē šīs kafejnīcas dienas? Godīgi sakot, pirmā gadā tas bija milzīgs izaicinājums, un tad mums likās, ka mēs varam visu. Un mēs bijām tikai 4 cilvēki. Mēs paši šodien pat nesaprotam, kā mēs to dabūjām gatavu, visu šīs māju kafejnīcas. Bet, protams, kad laikam ejot, pirms liekas, ak šausmas, ko tu atkal esi cilvēks uzņēmies. Bet tad, kad māju kafejnīcas dienas paiet, tad liekas, nu ko, nākošais gadu būs? Būs. Nākamgad jums būs 5 gadi, kopš piedalāties. Jā. Es visus 4 gadus esmu pankūku cepēji. Es domāju, ka es arī nākošu gadu cepšu. 5. gads. Lai dzīvo pankūkas. Lai dzīvo pankūkas. Aizputes pilsētas svētku dienā jau no paša rīta Austrumu ielā 8 kulba dūmi, jo te uz uguns tiek vārīta kārtīga saļanka, bet turpat blakus veiktas sagatavis burgeru cepšanai. Savukārt plašajā pagalmā meitenes klāj galdus un kārto puķu vāzes. Zināms satraukums un stress, kā jau pirms atbildīga darba, atzīst Anna un Artis Skudras, kuriem jau pērn bijušas īstas ugunskristības, uzņemot un pabarojot turpat 5000 viesu. Iesākām jau tāpēc, ka teica, ka garšīgi burgeri. Jā, vīrs gatavo ļoti garšīgs burgers. Un tad bija opcija kā mājas kafejnīcas, un tad arī pavilkāmies tajā 1. gadā. Un 2. gadā tagad jau kaut kā, nezinu kāpēc, jo pagājušajā gadā teica, ka nepiedalīsimies. Tāds izaicinājums pašiem sev pierādīt, ka varam to izdarīt, un prieks, ka citiem arī patīk. Tas pagājušajā gadā arī bija tāds zinējs, jo bija daudz, kas jāizdara, un tad pagājušajā gadā bija vairāk nekā šogad jāizdara. Bet šogad atkal citas lietas bija, kas arī tomēr bija jāsagatavo uz tām māju kafejnīcām, jāapvāc, jāsavāc. Protams, tas ir daļa no tā visā piedalīšanās ir tas, kas
gribās arī kaut ko sakopt, satīrīt, lai ir smuki gan sev, gan citiem un tā. Bet jums arī talkā nākuši šodien cilvēki, draugi, radi, paziņas? Jā, mums ir gan draugi, gan radi, gan paziņas. Un vairāk vai mazāk viss ģimenes locekļi ir iesaistīti, cits vairāk, cits mazāk, bet jā, pa lielam visi palīdz. Skudru sētā pirmie viesi ierodas līdz ar atvēršanas brīdi. Tie ir gan vietēji aizputnieki, gan arī ciemiņi no kaimiņu novada. Kad Alsu un Gaisa sākās māju kafejnīcas, mēs paši cepam burgerus arī tā kā piedalījāmies pirmajā māju kafejnīcās. Jā. Bija plāns atbraukt, apskatīties, kā citi to dara arī. Šogad neesat māju kafejnīcās? Nē, Daudz bērnu. aizņemtas rokas. Mēs arī pagājuši gadu braucām. Arī pagājuši gadu apmeklējām. Pagaršot kaut ko jaunu. Ir patīkami, ka nav tā kafejnīcu vide. Ir tāds tieši mājās, ka uzņem patīkam pie cilvēkiem aizbraukt, teiksim tā. Vienkārši sajust to smeķi, vai ne? Jā. Anna un Artis Skudras ir aizputnieki, kas pēc 8 gadu prombūtnes atgriezušies aizputē uz palikšanu. Pirms 5 gadiem iegādājušies senu namu Austrumielā 8, kas tagad soli pa solim tiek restaurēts. Mājai drīz būs 100 gadu jau. Un tad mēs esam izdarījuši tādus galvenos darbus, kā nomainījuši jumtu, vainagbaļķus, pamatus sakārtojuši. Un paši arī esam gājuši aizputē restaurācijas darbnīcā mācīties, kā restaurē logus, durvis, un tad to mēs arī pašu spēkiem lēnā garā daram. Reku bēniņos ielikām šoreiz tieši pirms māju kafejnīcām atrestaurēt lodziņu. Jā, vērandai durvis esam atrestaurējuši un tā lēnām pamazām visu. Saglabājam to vēsturisko. Un šodien ir arī svētku diena un aizputē 7. Tāds maģisks gada skaitlis, jā. Ir gan. Ko jūs novēlētu aizputniekiem un aizputē šajos svētkos? Lai turpina attīstīties, kā pēdējos gados tā aizput ir sākus attīstīties. Jā, ir redzama tāda, ka cilvēki atgriežas un vide tiek sakopta un tiek arī beidzot vairāk domāts par to kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Novēlam laimīgais 777. Laimīgi 777. Ko tu novēl aizputē un aizputniekiem? Daudz laimes. Saules mūža aizputē.